Sen mēs neesam redzējušies. Sveiki, mani mīļie! Un tad šodien mēs sākam ar saīsinātās reizināšanas formulām. Tas ir tas, kas jums palīdzēs sākot no 9. klases un līdz vidusskolai, jo principā ļoti daudzi algebriski uzdevumi balstās uz to, ka jūs šīs formulas zināt. Mums ir 2 saīsinātās reizināšanas formulas. Mēs paņemsim abas. Mēs paskatīsimies gan kā rodas tā formula, kas tas vispār ir, gan mēs paskatīsimies kaut kādus piemērus abām formulām. Mūsu formulas ir pirmā a kvadrātā plus mīnus 2 reiz a reiz b plus b kvadrātā. Mēs parasti nerakstam reizināšanas zīmes, bet es uzrakstīju. Un saīsināti to pieraksta kā a plus mīnus b iekavās kvadrātā. Tā ir pirmā formula. Un otrā ir a kvadrātā mīnus b kvadrātā un a plus b, tas ir a mīnus b. Šīs 2 formulas. Mēs varbūt sāksim ar pirmo formulu un parunāsim par to a plus b kvadrātu, vai a mīnus b, tas īstenībā nav svarīgi. Mēs sāksim ar a plus b, kur sanāk grūtības. Grūtības rodas šeit. Tāpēc, kā skolēnie neusticas tam, ka šeit ir plus 2ab. Viņi saka, ka a plus b kvadrātā tas ir a kvadrātā plus b kvadrātā un 2ab neņem vērā. Viņi saka, tas nav svarīgi. Es saku, nē, tas ir, tūlīt paskatīsimies, kāpēc. Kā tas izskatās ģeometriski. Ģeometriski mums izskatās šādi. Iedomāsimies, kā es paņemšu citu krāsu, lai jums ir jautrāk. Iedomāsimies, kā mums šeit ir kvadrāts ar malas garumu a. Labi, man tās malas tā sanāca. Ar malas garumu a. Tad šī kvadrāta laukums ir kāds? Pareizi, tas ir a kvadrātā. Jā, jo laukums kvadrātā mums ir mala reiz mala. Tad iedomāsimies, kā mums ir blakus cits kvadrāts, piemēram, mazāks, varētu būt arī lielāks, tas nav svarīgi. Ar malas garumu b. Tad kāds laukums ir šim mazajam kvadrātam? Pareizi, b kvadrātā. Bet, ja mums ir kvadrāts ar malas garumu a plus b, tas nozīmē malas garums mums ir šeit. Ja? Vai nesanāca? Šādi. Tik ātri man nesanāk, bet jūs pie sevis arī zīmējat. Tad mums šeit ir malas garums a plus b. Jūs redzat, ja mums ir zilā daļa, zaļā daļa. Kopā ir a plus b. Un tad kāds laukums ir šim sarkanajam kvadrātam? Sarkanā kvadrāta laukums ir iekšā esošo 4 stūru laukumu summa. Pareizi, mums ir zilais laukums a kvadrātā, zaļais laukums b kvadrātā. Un tagad skatāmies tie kvadrātiņi, es atvainojos, ne kvadrāti, bet 4 stūri, kas mums atrodas šie. Katra no šī 4 stūra laukums ir kāds? Tas ir a reiz b, paskatieties, zilā mala a, zaļā mala b, tad laukums ir ab, pareizi, a reiz b. Un otrs laukums arī ir a reiz b. Tad kopējais laukums kvadrātam ar malas garumu a plus b, tas ir a plus b reiz a plus b, pareizi. Bet tas ir zilais a kvadrātā plus 2 sarkanie ab, es uzrakstīšu abus, un plus b kvadrātā. Mēs varam savilkt kopā, un mums sanāk a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā. No turienes rodas tas 2ab. Tas, ko ļoti, ļoti gribās, un to es saprotu, gribās nerakstīt šo 2ab, tāpēc, ka tas nešķiet loģiski. Ģeometriski tas ir ļoti loģiski. Ja? Tas mums ir vizualizācija a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā. Ja jūs gribat vizualizāciju a mīnus b kvadrātā, to pamēģiniet paši. Tur reāli sistēma ir tāda pati. Viss copy-paste, tas pats. Es vienkārši netērēšu. Man arī zīmēt baigi labi nesanāk. Tāpēc to es nedarīšu. Otrai formulai tāda skaista izveduma nav, bet tā formulā ir, manuprāt, diezgan viegla. Mēs tagad paņemsim piemērus abām formulām.
es nedaudz skatīšos, jo es izrakstīju piemērus, kurus es jums gribu dot. Mēs patrenēsimies izmantot šīs formulas. Mēs patrenēsimies, ka mums no sākuma ir dota labā puse. Pirmajai formulai labā puse trenēsimies iegūt kreiso. Tad otrādi. Un pamēģināsim arī otro formulu. Nu labi, sāksim ar trēniņa uzdevumu formulai a plus b kvadrātā. Paņemsim, es uzrakstīju sev 3 piemērus, vieglus, ja? Ja jums ir x plus 3 kvadrātā, skatāmies, kas ir mūsu a. A mums ir x, b mums ir 3. Pēc formulas mums ir, varbūt es pilno formulu uzrakstīšu, mums ir a kvadrātā plus 2 reiz a reiz b plus b kvadrātā. Tātad, pirmais mums ir a kvadrātā, mums ir x kvadrātā plus 2 reiz, 2 tas vienmēr būs, jā, koeficients, vienmēr. 2 reiz a mums ir x, reiz b mums ir 3 un plus b kvadrātā, tas ir 3 kvadrātā. Tad, ja vienkāršosim, te būs x kvadrātā plus 2 reiz x ir 2x, reiz 3 ir 6x un plus 3 kvadrātā ir 9. Ok, pirmais ir, nekas vairāk nav jādara, neko vairāk jūs izdarīt nevarat. Paņemsim 2x plus 1/4 kvadrātā. Atkal, kas ir mūsu a? Mūsu a ir 2x, mūsu b ir 1/4. Mums ir 2x, es lieku iekavās kvadrātā, plus 2 reiz a, tātad 2x reiz b reiz 1/4. Un plus 1/4 kvadrātā ir vienāds. 2x otrajā kvadrāts pakāpe iet uz katru no reizinātājiem. Gan 2 kvadrātā, tas ir 4, gan x kvadrātā. Tas ir x kvadrātā, 4x kvadrātā plus 2 reiz 2x, tas ir 4x reiz 1/4, atceraties reizināt ar 1/4, tas ir dalīt ar 4, tātad 4x reiz 1/4, tas ir vienkārši 1x, rakstam x. Un plus 1/4 kvadrātā atgādinu, ka tad, kad mums ir daļa otrajā pakāpē, jebkurā pakāpē, tad mums kāpinātais iet gan pie skaitītāja, gan pie saucēja. Tas nozīmē 1 kvadrātā un 4 kvadrātā, tas ir 1 kvadrātā ir 1 un 4 kvadrātā ir 16, tad 1/16. Tas ir mūsu rezultāts. Un pēdējais piemērs mums būs 1,1x plus 0,2 otrajā. Atkal a mums ir 1,1x, b mums ir 0,2. Rakstam 1,1x otrajā plus 2 reiz 1,1x reiz 0,2 un plus 0,2 otrajā. Skaitam 1,1 kvadrātā ir 1,21, x kvadrātā ir x kvadrātā, plus 2 reiz 1,1x, tas ir 2,2x reiz 0,2, tas ir 0,2, tā ir 1/5, reizināt ar 1/5, tas ir dalīt ar 5, 2,2 dalīt ar 5, tas būs 0,44x, plus 0,2 kvadrātā ir 0,04. Atkal es nekavēšos pie tā, kā rēķināt, kā reizināt decimālu skaitļus. Jā, ja jums ar to ir grūtības, tad pašiem ir jāpatrenējas, jāatceras reizināšana vai nu stabiņā, vai nu galvā, vai kaut kā, jo saistinātās reizināšanas formulas tas ir 8, deficīta 9. klases tēma. Jā. Reizināšana, decimālu skaitļu, daļskaitļu reizināšana, tā ir 6. klases tēma. Tāpēc es pie tā nekavēšos, kaut arī ļoti, ļoti gribētos, jo daudziem ar to ir kaut kādas grūtības. Labi, šīs formulas ir. Ja jums ir jautājumi, jūs rakstat komentāros, bet es domāju, nevajadzētu būt. Tālāk. Tas pats, tikai ja mums ir a mīnus b kvadrātā. A mīnus b kvadrātā ir a kvadrātā mīnus 2ab plus b kvadrātā. Formula ir tā pati, tikai mēs atņemam 2ab. Bet tieši tas pats. Tad pirmais vienkāršais mums būs 4
mīnus x kvadrātā. Atkal a mums ir 4, b mums ir x. Nu tad liekam 4 kvadrātā mīnus 2 reiz 4 reiz x plus x kvadrātā. Tas mums ir 16 mīnus 8x plus x kvadrātā. Nākamais mums ir 1/8 mīnus 4x otrajā. Šis mums ir 1/8 ir a, 4x mums ir b. Sākam mums ir 1/8 otrajā. Nu labi, varbūt es nekomentēšu, ko es rakstu, jo jūs arī paralēli rakstat. Un tad jūs vienkārši atgriežaties pēc pusminūtes un salīdzinām rezultātus, ok? Es ticu, ka jums sanāca tāpat. Un pēdējais piemērs. Arī norakstiet, jūs arī norakstiet, un es jūs ļoti lūdzu, jā, tad, kad jūs skatāties video, ka jūs paralēli arī rakstat. Es speciāli nedodu smagus piemērus, kas ir gari, lai jums nebūtu ilgi jānorakstīt. Šis ir viegls piemērs. Šis mums arī ir. Un kas mums palika? Mums palika patrenēties šo formulu, ielikt iekavās. Tātad, ja jums ir uzrakstīts izvedums, ja jums ir dos tas a kvadrātā minus 2ab plus b kvadrātā, nu vai a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā, paskatīsimies, vai mēs varam salikt to visu iekavās, vai mēs varam saskatīt tos locekļus. Šeit ir piemērs. Tad, ja jums ir dots x kvadrātā plus 4x plus 4, jums ir jāieliek iekavās, bet iekavās jums ir jāieliek, kas jums ir jāsaprot, kas ir tas a, kas ir b. Un šajā gadījumā jūsu a kvadrātā ir x kvadrātā, jūsu b kvadrātā ir 4, un jūsu 2ab tas ir 4x. Skatāmies, kas ir a. Ja a kvadrātā ir x kvadrātā, loģiski, ka a ir x. Ja b kvadrātā ir 4, loģiski, ka b ir 2. Tagad starp x un 2 ir plus vai mīnus. Ir plus, tāpēc, ka pirms 2ab mums ir plus 2ab. Jā, tad x plus 2 kvadrātā. Nākamais piemērs ir 121x plus 22x plus 1. Atkal skatāmies. A kvadrātā mums ir 121x, 2ab ir 22x, b kvadrātā ir 1. B kvadrātā ir 1, tad b ir 1. Pirms 2ab ir plus zīme, tad iekavās starp locekļiem būs plus. A kvadrātā ir 121x kvadrātā. Kādu skaitli mēs kāpinājām otrajā pakāpē, lai iegūtu 121x kvadrātā? Protams, tas bija x ar kaut kādu koeficientu, un kas tas ir par koeficientu, tas ir 11. Principā, kā mēs to varam iegūt, to a mēs varam iegūt tādā veidā, ka mēs paņemam sakni no 121x kvadrātā. Tad tas mums ir 11x. 11x plus 1. Otrajā pakāpē. Nu un pēdējais 16 mīnus 24x plus 9x otrajā. Atkal mūsu a kvadrāts mums ir 16, mums ir mīnus 2ab, tad nozīmē iekavās būs mīnus zīme. Mīnus 2ab ir 24x un 9x kvadrātā mums ir b kvadrātā. Jūs arī uzrakstījāt atbildēs, ceru, ka jums arī sanāks 4 mīnus 3x otrajā pakāpē. Ja? Ok? Labi.
tepat 3 piemēri. 11:25. Pa dienu jums ierakstu video. Paņemsim vēl, kā mēs varam a kvadrātā mīnus b kvadrātā salikt iekavās a plus b, a mīnus b. Mūsu piemērs pirmais y kvadrātā mīnus 4. Jā, skatāmies, kas mums ir a. A kvadrātā mums ir y kvadrātā. 4 mums ir b kvadrātā. Tad kas ir a un kas ir b? Nu, loģiski, ka a tad ir y, b ir 4. Tad y plus 2, y mīnus 2. Tik vienkārši. Nākamais piemērs mums ir 4x kvadrātā mīnus 9. Kas mums ir a kvadrātā? A kvadrātā mums ir 4x kvadrātā, b kvadrātā mums ir 9. Kas tad ir a? Protams, tas ir 2x. Ja? B mums tad būs 3. 2x mīnus 3. Nu, un pēdējais labie ar daļām. Tas daudziem nepatīk, bet tāpēc es ieliku. A kvadrātā mums ir 1/16x kvadrātā, un b kvadrātā mums ir 1/4 y kvadrātā. Kas ir a? Mums būs jāpaņem sakne gan no 1/16, gan no x kvadrātā. Sakne no 1/16 tā ir 1/4, sakne no x kvadrātā ir x, un tad plus sakne no 1/4 ir 1/2, sakne no y otrajā ir y, tad plus 1/2 y, un man nav vietas, bet šeit ir, es rakstu uz augšu 1/4 x mīnus 1/2 y. Lūdzu, nedusmojiet, ja? Es vienkārši ticu, ka man te jau bilde mana ir, tāpēc es nevaru īsti arī uzrakstīt. Bet jūs sapratāt sistēmu. 1/4 x plus 1/2 y, otrajās iekavās ir 1/4 x mīnus 1/2 y. Gatavs. Kur nodara formulas? Principā pirmā formula a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā. Tā ir populāra formula, lai vieglāk aprēķinātu, teiksim, saknes kvadrātu vienādojumos. Otrā formula lieti nodara, kad mums ir, piemēram, ģeometrijā jārēķina katetes. Es speciāli tādu uzdevumu uzrakstīju. Šeit ir mūsu īsais piemērs. Taisleņķa trīsstūra hipotenūzas garums ir 17, garākās katetes garums ir 15. Kāds ir otrs katetes garums? Tātad mums ir taisleņķa trīsstūris. Hipotenūze ir 17, garākā katete ir 15. Jautājums ir, kāds garums ir otrai katetei. Pēc Pitagora teorēmas mums kā izskatās? Mums izskatās tā, ka hipotenūze kvadrātā ir vienāds ar, apzīmēsim ar k. Mums ir vienāds ar vienas katetes garums kvadrātā plus otras katetes garums kvadrātā. Lai aprēķinātu katetes garumu kvadrātā, mēs paņemsim hipotenūzes garumu un atņemsim otras katetes garumu. Un šeit jūs redzat, ka mēs varam izmantot to saīsinātās reizināšanas formulu. Jo kas tas ir? 17 kvadrātā mīnus 15 kvadrātā. Tas ir 17 mīnus 15 reiz 17 plus 15. 17 mīnus 15 ir 2. Tad 2 reiz 17 plus 15 reiz 32. 2 reiz 32 ir 64. Tādi aprēķini ir daudz vienkāršāki. Kā kvadrātā ir 64, tad kā, protams, ir sakne no 64, tas ir 8. Otras katetes garums ir 8. Manuprāt, tas ir daudz vienkāršāk nekā rēķināt 17 kvadrātā. No tā atņemt 15 kvadrātā. Un, galu galā jums tāpat būtu 64, un no 64 būtu jāvelk sakne. Bet tieši tie aprēķini ir daudz vieglāki. Tas šodienai ir viss. Tas bija viss par saīsinātās reizināšanas formulām. Kas jums ir pašiem jāizdara? Jums ir vēlreiz jāiziet cauri visiem šiem piemēriem un jāpaskatās, vai jūs varētu paši tos aprēķināt. Un tad jāpaņem sava mācību grāmata un patstāvīgi jāprēķina vēl kādi piemēri. Tā tēma nav grūta, bet tas ir pamats,
uz kā balstās pēc tam. Tas ir pamats, tā ir teorija, ko izmantos visur. Ko izmantos pēc tam? Visos algebriskos piemēros es nevaru tagad no galvas nosaukt, bet tādi noteikti ir. Viss tas šodienai ir viss. Piesakojiet šim kanālam, nospiediet like šim video un uztaisiet komentāru. Es ieliku aptauju, jums ir jāuzraksta, kādas klases viela jums ir aktuāla, un jums ir jāuzraksta tagad, kura klase jūs ejat. Jā, es vākšu pati savu statistiku. Lūk tā. Visiem paldies par uzmanību. Čau!